Daudzi jautā, kurus gudrības zobus vajag izraut un kurus mēs varam atstāt. Šodien pastāstīšu, kā mēs pieņemam šo lēmumu. Gudrības zobus nepieciešams izraut, ja viņi stāv nepareizā leņķī, augst nepareizā leņķī, ja viņi sāka bojāt blakus zobu vai viņi sāk veidot kabatiņu ar iekaisumu mīkstiem audiem. Šo gadījumu jūs varat redzēt, ka gudrības zobs stāv nepareizā leņķī, spiež uz blakus un bojā blakus 7. zobu un veido lielu kabatiņu. Dēļ tā šo zobu tieši vajadzētu izraut, lai saglabātu blakus zobu un lai mutes dobuma veselība būs laba stāvokļa. Un kā variants, jūs varat paskatīties uz augšu gudrības zobu. Viņš stāv pareiza leņķi, viņš nebojā blakus zobu un nebojā mīksta audija apkārt sevi. Tas nozīmē, ka augšu gudrības zobu, tādu veidu zobu mēs varam atstāt. Tādēļ lēmums vienmēr ir individuāls. Ne katrs gudrības zobs ir jāroj ārā, bet regulāras pārbaudes palīdz laikos pamainīt iespējamais problēmas. Ja jums ir šaubas, nāciet uz konsultāciju, mēs izvērtēsim jūsu situāciju un piedāvāsim piemērotāko risinājumu.